Sveiciens visiem šodien. Šodien mums ir atpakošanas video, jeb moderni sakot unboxing. Es pasūtīju pacēlāju statīvu motociklam 2-1. Iekārta, kas reizē strādā kā pacēlājs un arī kā statīvs. Šobrīd man mocis stāv uz šādiem te statīviem. Klasiskie statīvi, kas liekas pie riepām, priekšā un aizmugurē. Šim statīvam mīnus ir tāds, ka mocis stāv un tu viņu nevar kustināt. Ok, tu vari bišķi uz priekšu uz aizmuguri, bet tu viņu nevar kustināt. Ņemot vērā, kad šī garāža nav liela, tā platība ir maziņa. Ļoti ērti ir, ka tu vari moci kustināt pa visu garāžu. Man te vēl garāžā stāv iekšā kvadrcikls un tas vēl vairāk apgrūtina pārvietot motociklu, tad, kad, piemēram, maisa. Ja man kaut kas te kaut kur jādara, tad man būtu ideāli pārvietot mocis turieni un tā tālāk. Stumdīt tā nav ģēla, baigi grūti viņu stumdīt, ne jau tāpēc, ka smags, bet tu nevar izgriezt to stūri kā vajag. Tāpēc pasūtīju tad instrumentu pacēlāju. Uztaisīsim atpakošanas video un es viņu arī salikšu šajā video. Un redzēsiet, kā izskatās un kā darbojas. Taisim vaļā. Tā, kaste liela, bet tur gandrīz nekā nav iekšā. Tā, skatāmies. Šī tāds te pacēlēs. Tāds trīsžuburis ar kājām. Viss iepakots, jāskrūve. Un tad parādīšu, kā viss notiekās. Iepakots ir normāli. Tā, šeit ir instrukcija. Pacēlāju statīvu salikām. Viņš izskatās šādi, tādām 4 kājām, gar rokturi. Un viņš iebāžās šeit un paceļās. Es tūlītās parādīšu. Viss šī vienīgais mīnus, kas man nepatikās, tas, ka man bija šitāds puļķis jāieskrūvē iekšā. Bija jāieskrūvē ārā motora skrūve un jāieskrūvē šitāds. Zinu, ka citiem očiem ir bišķi savādāk, varbūt tās nav tik neglīti, jo oriģināli izskatās šāda skrūve iedziļināt iekšā. Tā kā tūlīt parādīšu, kā viņš braukā. Tā principā jāpaceļ, jānoņem kājiņa, ar vienu roku jātur mocis. Tā uzstādīšana nav diezko vienkārši. Šitā. Šitā. Tā, redzat, ja? Un viņš smuki braukā. Var stumdīt, kur gribu viņu. Šādi. Stum brauc, kur gribi. Vai piebrauc klāt pie plauktiem. Noliec maliņā kaut kur. Piemēram, šādi. Ja gribi, tad atpakaļ atliec. Man jau liekas, ka krūta vismaz manai garāžai noteikti. Ņemot vērā, kad viņi ir ļoti maziņa. Paņem, piebrauc šitā iekšā. Šādi. Paldies, ka skatieties.